Rīta kafija LV, svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Sveiki, Linda! Labdien! Sakiet, Rīta kafija, laikam, jā. Rīts gan nav, bet kafija. Tā kā, jā. Linda, pēdējās nedēļas laikā ļoti daudz... 3 nedēļu laikā. 3 nedēļu laikā ļoti daudz mēdījos esat runājusi un uzstājusies ar savu sāpi uzņēmējs Latvijā. Tā nav mana sāpe, tā ir mūsu valsts sāpe. Tieši tā. Man ir jautājums par pēdējām aktualitātēm, kas jau šodien ir pāršaukušas sociālos mēdījus, dažādas vietnes par noslēpumaino vīrieti, ko Arturs Kaimiņš bija nobildējis pat. Es pateikšu, ka es nevēlos šo situāciju komentēt, jo jebkāda šāda vienalga, es negribu domāt par viņu, jā, lai tas neesistu mani no līdzsvara, lai tas kaut kādā veidā man psiholoģiski neietekmētu. Pieņemsim viņu kā faktu, pārējie šo informāciju, lai dara, ko grib. Es tiešām atsakos runāt par šo tēmu šobrīd. Man ir cits fokus, man ir citi mērķi, man ir citi uzdevumi. Jūs tikāties ar Artusu. Jūsu tikšanās formāts bija saistībā ar visu šo notiekošo. Jūs vērsāties pēc palīdzības pie Artusa? Nē, Artus vērsās pie maniem šobrīd ļoti daudz. Nevis ļoti daudz, nav jau daudz. Tas ir absolūti normāli, tas ir arī daļa no dialoga. Es esmu skaidri paziņojusi, ka es politikā netaisos iet, jā, bet deputāti, ministri, ierēģi ir tie, kas veido šo te visu, kas ir, sauksim viņu par uzņēmēju darbības vidi. Un tādēļ, es domāju, tas ir pilnīgi loģiski, ka es satiekos ar dažādiem cilvēkiem, un iespējams tā nav. Un tā arī nav vienīgā partija. Es esmu satikusies, pie maniem uz Walk to Walk restorānu nāk saskaņas centra deputāti. Jā. Mēs ikdienās veicinamies. Es ļoti daudz politiķus, ministrus pazīstu jau gadiem. Tā ir mana ikdiena. Skaidrot, izstāstīt, kāpēc tā tālāk, kāpēc es neiešu politikā. Tas nav būtiskākais. Jā. Tas nav problēmas satikties ar jebkuru citu cilvēku. Ja? Tāpat tas nav tikai deputāts. Šodien tikko es braucu no tikšanās, kas bija Tukumā, kur pulcējās Kurzemes uzņēmēji. Ja? Tā kā šobrīd es vienkārši mēģinu stāstīt to savu pozīciju, savu redzējumu, skatu nākotnē, ko mēs varam darīt. Ja? Un tas ir tas, ko es daru. Artusam Kaimiņam nevajag tagad kaut kādā veidā iedomāties, ka es Arturs Kaimiņa partijā. Man ir idejas, kas simpatizē, ko viņš dara, un ir, protams, ir lietas, kas man nesimpatizē, kā jebkuram normālam cilvēkam, jā, kā par jebkuru tēmu. Vai ir kaut kāda sajūta radusies, ka tie sasalušie ledi, tā sistēma, kaut kas ir sakustējies, kopš jūs sākāt runāt? Jā, ir tā, ka intervijas laikā pie Rēdera 1-1 es pateicu, ka es neticu, ka kaut kas mainīsies. Aptuveni pēc 2 nedēļām es teicu, ka man Tirdzniecības un rūpniecības kamerā sanāca kopā uzņēmēji. Mums bija tāda diskusija, ļoti labs formāts diskusija, kur radās arī idejas, konkrēti piedāvājumi, ko un kā darīt. Tāpēc, kad skaidrs, ka stāsts jau nav par bļaustīšanos, stāsts ir par reāli, ko tad mēs reāli darīsim, ko mēs varam darīt, ko nevaram. Ja? Un tajā tikšanās reizē es teicu, ka ja intervijas laikā es neticēju vispār, tad kad mēs tikāmies ar uzņēmējiem, tas procents tieši bija palielinājies par 2%, ka es ticu 2%. Šodien ir pagājis, man liekas, nedēļa, pat nav vēl nedēļa pagājusi. Nedēļa nav, 3 dienas tikai, ja mēs tikāmies ar uzņēmējiem otrdien, ārpus laiks tā skrien. Neskrien, viņš nekur, man tas laikās tik sen izrādās, ka nē. Labi, tad tas bija tātad mēs otrdien tikāmies ar uzņēmējiem, šodien ir piekdiena, ja? Es ticu aptuveni 6%. Tā kā, ja mēs uztaisam kaut kādu tādu, es pieņemu, ka kaut kādā brīdī tas augšu bijušies trends apstāsies, var būt iespējams. Es nezinu, man šobrīd grūti paredzēt, jā. Tajā jau pieminētajā raidījumā 1-1 jūs minējāt, ka Latvija šobrīd atrodas tādas kritiskās robežas. Vai jūs varat izstāstīt, ko tā robeža nozīmē tādam ikvienam Latvijas iedzīvotājam? Ne tieši kā uzņēmējiem, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir tā, ka saprotat, ar konkrētiem piemēriem man patīk šie piemēri, tāpēc tas ir visvienkāršākais un vissaprotamākais veids, kā
aiznest šo informāciju līdz cilvēkiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbības vidi, skolotājiem, medicīnas darbiniekiem, pensionāriem, vienalga. Man ļoti bieži tiek uzdot jautājumi tieši kādā veidā atvērt uzņēmumu Igaunijā. Un, ziniet, tajā ir ļoti liels drauds. Jo pārsvarā šie jautājumi ir saistīti nevis, lai attīstītu uzņēmumu. Ja? Tas ir normāli, tā kā mēs izdarījām. Voktuvok mums ir Rīgā, mēs izpētījām vairākus tirgus, kur doties tālāk, mēs pieņemam lēmumu. Tas bija tiešām arī saistīts nedaudz ar veiksmi, ka mums palaimējās labas telpas tur atrast. Ja? Mēs aizgājām uz Igauniju. Bet šis ir ļoti būtiski, ka lielākā daļa uzņēmēju viņi aiziet uz Igaunijas tirgu vai uz citiem tirgiem. Nevis, lai attīstītu savus biznesus, bet lai aizietu prom no Latvijas. Un saprotiet, ja šī tendence turpināsies, un tas ir pirmais nopietnais signāls, nevis pirmais, bet tas ir absolūti, viņš nav pirmais, tas ir 20 gadu garumā ir vilcies šis kad mēs esam uztaisījuši milzīgu birokrātijas aparātu, visu, par ko es runāju, es tagad neuzskaitīšu to, jo tas stāsts ir jau apmēram saprotams, par ko mēs runājam, tas, ka nav dialogu starp valstu un starp uzņēmēju. Ja tas tā turpināsies, tad maniem mazbērniem nebūs šeit, kur dzīvot. Tas Latvija paliks tukša. Ja? Jautājums tad man ir valdībai, kāds tad ir ekonomikas ministram, finanšu ministram, ministru prezidentam, valsts prezidentam, kāds tad šai valsts ir plāns, ko jūs liksiet vietā? Kāpēc jūs tiešām par to nedomājat? Vai tiešām jūs esat tik augsti kosmosā, ka jūs vispār neredzat, kas valstī notiek? Vai tas ir, jūs neredzat, tāpēc, ka jūs esat neprofesionāli, jūs neredzat, tāpēc, ka jūs esat pārāk politiski, jūs neredzat, tāpēc, ka jums nav jāredz? Man nav atbildes uz šiem jautājumiem. Viņiem tas ir jāpasaka. Ja? Tad ko tad mēs liksim šajā tukšajā Latvijā vietā? Ja? Tas ir pirmais. Otrais ir par šiem ārzemju investoriem, ar kuriem es ļoti bieži satiekos. Ziniet, es dzīvoju Antonijas ielas rajonā, un tur ir brīnišķīgi restorāni, tur ir bāri, tur ir brīnišķīgas vietas tikšanās. Es pavadu daudz laika strādājot, ne restorānā tikai, bet ārpus mājas, un es esmu sabiedrisks cilvēks, es tiekos ar daudziem cilvēkiem. Ja? Un šis neformālais formāts ir brīnišķīgs veids, kā iegūt ļoti daudz informāciju par dažādām lietām, par dažādām nozarēm. Apmainīties viedokļiem, kā iet man, kā iet kādam citam. Ja? Jo, ticiet man, es arī ilgu laiku domāju, ka problēma ir manī. Ka es kaut ko nepareizi daru ar savu biznesu, kad es varbūt neesmu viņu pareizi uzbūvējusi, ka varbūt man ir slikti darbinieki, varbūt es pati neesmu pietiekami kompetenti. Ja? Bet šī mana aizbraukšana uz Igauniju man iznesa ārā no Latvijas situācijas un ļāva paskatīties uz procesiem no malas. Un tas ir diezgan, tas patiesībā ir ļoti svētīgs laiks man bija, lai paskatītos, kā ir Latvijā. Un tad pašā laikā deva lielisku pieredzi salīdzināt, viens pret vienu salīdzināt lietas, ja? Ļoti konkrēti. Ja? Es nesalīdzinu kaķus ar suņiem. Es salīdzinu, man ir copy-paste uzņēmums, Voktuvok Rīga, Voktuvok Tallinā. Ja? Lieliska bāze, lai salīdzinātu ļoti elementāras lietas, ja? Ļoti praktiskas lietas. Ja? Un tad mēs sākām to par to Antonijas ielu, un es apmainījos, un aiznesot sevi uz to, un es sapratu, ka problēma nav manī. Problēma ir sistēmā, problēma ir valstī, problēma ir valsts attieksmē. Viss augstākajā mērā. Ja? Un, tā nedomāju tikai es, tā domā arī cilvēki, kas Latvijā investējuši ir lielas naudas summas, tie miljoni. Ja? Kā es jau minēju iepriekš, tad mans bizness ir ļoti mazs salīdzinot ar to, kādas naudas summas ārzemnieki, ne tikai Krievijā, Krievi, skandināvi, vācieši, ja, ir investējuši Latvijā. Un viņi stāsta reāls stāstus par korupciju, par politisko lobiju, kas kā rezultātā tiek mainīta likumdošana pēkšņi. Ja. Par to, ka šī valsts ir neprognozējama, ka nav stabilitātes, ka nav tāda vienota virziena un stratēģijas, kurā virzienā šī valsts iet. Un, ziniet, ja 20 gadus esot šajā valstī, viņi saka, un tagad ir viss, viņi gatavi pārcelt savus biznesus, kur daudz, kur teiksim, finansiāli viņiem pat ir varbūt neizdevīgāk, bet šo te risku dēļ, kas Latvijā ir izveidojušies, viņi aizcelsies projām. Un, lūk, tad viens, mēs zaudēsim šos investorus, tas ir viens. Bet otrs, par ko es aicinātu Latvijas prezidentu padomāt,
politiķus, ikvienu, kas šobrīd, man liekas, nedomā. Tikai jautājums, kāpēc viņi nedomā, bet tiešām aicināt padomāt par Latvijas tēlu. Un tas ir ļoti būtiski, jā. Jo, ja mēs veidojam Latvijas tēlu ar dziesmu svētkiem, ar ļoti daudzām labām lietām, tradīcijām, kas mums ir, jā, un mēs esam un Latvijai tiešām šobrīd ir ļoti jauks tēls, jā, ar visu to, ka Rīga ir viena no apmeklētākajām pilsētām Eiropā, skaistākajām, jā. Kaut gan arī turisti arī brauc mazāk, un arī jautājums, kur perspektīva? Parādiet man, ka šajā valstī perspektīva, jā, mums apgrozījums krītās katru dienu, jā. Pirktspēja cilvēkiem krītās. Cilvēkiem nav naudas. Un tas šitais te ir tikai krīzes sākums. Mēs būsim, tas ir patieši gadiem, mēs esam pilnīgā pakaļā pēc pāris gadiem, jā. Tad kāpēc jūs par to nedomājat? Paturpinot par Latvijas tēlu, jā, viņš ir brīnišķīgs, bet kā? Tanī brīdī, kad ārzemnieki sāks runāt par to, kas šeit īstenībā notiek, un tas, ko viņi šobrīd runā virtuvēs, jā, arī viņi tāpatās, kā es varu izcelties ārā no savas virtuves, aiziet un pateikt kādam ļoti lielam mēdījam ārzemēs. Jo viņi atšķirībā no mūsu valsts vīriem, viņi prot runāt angliski, ja? Un prot runāt svešvalodās, un viņi aizies. Un tikpat vienkārši, kā ar ārzem mēdījiem sarunāja šobrīd Igaunijas premjeras, viņi aizies un pateiks. Un tad, kā tad jūs savāksiet Latvijas tēlu kopā? Tas ir milzīgs drauds, par ko vispār neviens nezina, kāpēc nav aizdomājies. Tas patiesībā ir briesmīgi, un man tas tiešām sāp, jo es esmu Latvijas patrioti. Es negribu braukt no šejienes projām. Un tas ir briesmīgākais, bet tas, ka kaut kāds 2 nedēļas pirms tās intervijas, jo viņa nebija plānota. Man aicināja šo 1-pret-1 interviju, jā. Ziniet, mans bērns ir Latvijas patriots, jā. Mēs tiešām, mums patriotisks ģimene, bet es savam bērnam uzdevu jautājumu, klausies, pieņem, ka mēs varētu pārdot savu dzīvi. Kā tu skaties to, ka mēs varētu pārdot dzīvokli, kas vispār, kas ir, mēs tur esam dzīvojuši kopš vispār es esmu piedzimusi, jā, kopš 1 gadu vecumu. Un tā tomēr arī vērti, tās ir manas mājas, jā. Un es ar visu to, ka man ir biznesa šeit, man ir biznesa Tallinā, es jums saku, kā tev šķiet, tu būtu gatavs, ja mēs pārdotu mājas un aizbraukt, kaut mēs esam savulaik dzīvojuši Francijā, jā. Aizbraukt dzīvot Francijā, Provencā. Mierīgi, kas varētu mierīgi peldēties basēnā, ēst vīnogas, iedzert vīnu, jā. Es darbu savu atradīšu. Tas ir briesmīgi. Un tas tā, bet es neredzu kā, es neredzu tiešām, tagad jau es redzu apmēram, es ļoti ceru, ka cilvēki varbūt nedaudz sarosīsies, ja, bet tas ir briesmīgs izmisums, kas pārņem uzņēmējus, ja. Viņi to nedara aiz labas gribas, ticiet, pēc ar raidījumu, tās vēstules, kas nāca, ja, tie stāsti, tas ir šausmīgi, ja, tā ir nenormāla emocionāla naste, ja. Cilvēku stāsti reāli, ja, kad ir jāizbrauc no mājām, no dzimtām mājām, ģimenēm ar bērniem, jo viņiem nav ko ēst. Halo, un jūs taisat augšā banketus ar ikriem, ar vēl kaut ko, tiešām, bet tiešām ir valstī jānopērk ministrijā ūdens par 120 000 eiro, aiziet, padzerieties no krāna. Mums nav, sadalam prioritātes. Es nemaksāšu nodokļus, es nemaksāšu nodokļus šai valstī, ja viņi nebeigs vienkārši izšķērdēt mūsu naudu. Es to pilnīgi atklāti paziņoju. Dariet, ko jūs ar mani gribat. Es nemaksāšu nodokļus. Ja jūs nenāksiet uz dialogu, ja jūs nepateiksiet visas mēs uzņēmēji, jūs uzņēmējus sadzirdējām, mēs pārskatīsim. Izmetiet ārā, jums nav jārīko grandiozas vakariņas. Jums nav jābraukā no Rīgas dzīvokļa līdz Saimai ar automašīnu, ar personīgo šoferi. Jums tas nav jādara. Iekāpiet savos dārgajos transporta līdzekļos, ko jūs esat nopirkuši, kas arī diez vai bija vajadzīgs. Brauciet sabiedrisko transportu. Sāksim ar elementārām lietām. Nostājieties mums blakus, nevis tikai uzņēmējiem, bet nostājieties blakus cilvēkiem, kuriem nav naudas, par ko nopirkt zāles, kuri nevar es varu turpināt, es vienkārši negribu jau, tas ir briesmīgi, es varu godīgi pateikt. Man tiešām šī tēma ir ļoti sāpīga, jā. Ne jau tāpēc, ka es atradīšu veidu, kā izdzīvot savos 40 gados, jā, bet, ir nožēlojumi vienkārši tas, ko šobrīd redzu, kas notiek. Kādas ir attiecības valstī ar sabiedrību, jā. Tās pat nav attiecības. Es nezinu, kāpēc šāda situācija radusies. Es ļoti gribētu dzirdēt normālu, cilvēcīgu atbildi, nevis kaut kādu bla, 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 kaut ko atkal izdomāt, ko neviens cilvēks droši vien nesaprastu. Stāsts par to ir. Linda, tagad, kā jau mēs minējām, sāk tā cīņa. Es nezinu, vai to pareizi tā teikt, cīņa, jo īstenībā tas ir tāds izmisums sauciens, vai ne? Kas ir uzņēmēju barikādes? Vai šobrīd ir, jūtat arī citu uzņēmēju atbalstu? Un kā jums liekas, vai tiešām varbūt, kad apvienojoties vairākiem cilvēkiem, varbūt tiešām beidzot kāds sadzirdēs? Jā,
Es esmu pieņēmusi savu lēmumu. Mans lēmums ir, kā es jau minēju, nesaistīties ar politiskām partijām. Šobrīd mans lēmums ir iesaistīties Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras darbībā, par ko es arī esmu saņēmusi daudz jautājumus un pārmetumus, un tie tur ir tādi, jo, ziniet, latvietim jau vienmēr būs par otru latvietu ko pateikt. Tāpatās, kā mēs varam daudz arī pateikt par krieviem, visi vienmēr mums ir slikti, ja. Bet tas būtu dīvaini, ja es ar savu kaut kādu ideju vai domu par pārmaiņu procesu un tiešām par kaut kādām reālām lietām, kas būtu jādara, tad ko? Man ir jautājums, man viņus aicināt uz savu dzīvokli, pulcēsimies pie maniem mājās, Mežaparka estrādē, vai tomēr atradīsim kaut kādu formātu, jā. Jā, es esmu iestājusies Tirdzniecības Rūpniecības kamerā, viņa bija vienīgā un pirmā organizācija, kas man sniedza reālu atbalstu. Uzreiz nākamajā dienā pēc intervijas, jo es neslēpšu, viņa ļoti nērta intervija bija, viņa nebija plānota un viņa vienkārši absolūti negaidīja, ka viņai būs vispār tāda rezonance. Un ticiet, man ir ļoti grūti nākamā rītā pamosties un saprast, ka tu esi savā ziņā populārs un īsti nesaprot, vai tas, kā tas ir, tas ļoti neierasta situācija, man viņa šobrīd vairāk traucē nekā palīdz, jā. Tad, jā, mans lēmums ir, kad es izvēlos šo te platformu, kas ir kamera, kur apvieno diezgan daudz uzņēmējus, jā, bet tur vairāk tad kamera pat par saviem pastāsta. Un arī tās nav laulības uz mūžu. Ziniet, ja viņi man piečakrēs, jā, jo, sapratiet, kameras vadītāji un runas vīri nevar iet un ļaustīties tā, kā to šobrīd daru es, jā. Un šis ir absolūti, teiksim, mans formāts, kādā es sarunājos sociālajos tīklos, viņš ir pārākajā pakāpē. Viņš ir uz sarkanās robežas, lai sadzirdētu. Tāpēc, ka mūs neviens nedzird gadiem, jā. Mūsu futbolē nost, viņi ir aizmirsuši, ka uzņēmēji piepilda viņiem kabatas, ka mēs viņiem maksājam naudas. Come on, viss atgriežamies uz zemes. Viss ir tā, ka vai nu jūs čaļi mūs sadzirdat, vai nu mēs tiešām izdarīšu visu iespējamo, mēs jums nemaksāsim. Un tad sasēdiniet visus mūsu cietumā un dariet, ko jūs gribat. Viss elementāri, jā. Tad, saprotiet, kameras vadītāji nevar tādā tonī runāt, kā es šobrīd, jā. Tad, kad sāksies normāls dialogs, šis nav mans ikdienas tonis, jā. Es varu nolaisties arī no saviem, nav viegli komunicēt tādā valodā, jā. Un sāku konstruktīvu dialogu, bet tas ir par konstruktīvu dialogu, nevis, lai man bāstu ausies kaut kādu absolūtāko figņu. Es atvainojos par šo izteicienu, mēs visi zinām, kas ir figņa, jā. Es tiešām negribu tērēt savu laiku un klausīties atkal kaut ko, tas ir briesmīgi. Netērējiet manu laiku, vai nu mēs ejam, vai nu mēs neejam. Jā, nē. Ok, es saprotu, ja man vakardien ekonomikas ministrs diskusijā pasaka, ka, lai sasauktu sapulci, ir nepieciešams mēnesis, tiešām, lai sasauktu sapulci, vajadzīgs mēnesis, tad kā jūs saucat, caur kurienu? Kā tad jums tā informācija saprat? Tas ir smieklīgi. Vienkārši tas tiešām ir smieklīgi. Jā. Un tad, protams, kad kameras vadītāji šādā tonī nevar runāt, jo viņiem ir šīs te mūsu uzņēmēju idejas, kas ir ietērpts jau formā, kas būtu jāpieņem ministra prezidentam, Saeimas deputātiem, viņiem ir jāiet un jālobē tās intereses, ja, un viņi nevar pateikt, ja, vienā dienā ministram, tu esi duraks, ja, un nākamā dienā iet pie viņu mēģināt kaut ko sarunāt, ja. Es šobrīd to varu izdarīt. Man tiešām, man nav ko zaudēt. Man ir šitā te līdz kaklam, nesanāks, es jebkurā brīdī no šīs situācijas var iziet ārā. Es neesmu situācijas ķilnieks, ja. Velciet ārā visus skeletus no skapja personīgos par biznesu, ja, un tas ir tiešām smieklīgi. Tad jautājums ir, cik tālu šī situācija turpināsiet un cik smieklīgus jūs, ministri, ierēģi, atbildīgās amatpersonas, cik jūs smieklīgus taisaties sev paši padarīt tautas acīs. Tas ir nožēlojami, vienkārši šobrīd tas notiek tiešām. Par to? Kliedziens, tāds īsts, bet jā. Kā jums, Linda, liekas, cik ilgs laiks paies, kad mēs sajutīsim tādus reālus darbus no ierēģņu puses, tādus īstus? Ādams, man ziniet, es entos gadus nevarēju saprast. Es daudz mācījusies un studējusi un interesējusies par dažādām tēmām, jā. Tajā skaitā par šo maģisko frāzi šeit un tagad. Nekad neesmu sapratusi. Man ir bijusi nojausma. Es nevaru paredzēt, ja tas, kas šobrīd notiek, viņš tiešām notiek šeit un tagad. Es nezinu, kas notiks ar manīm pēc stundas vai kā vispār situācija mainīsies. Iespējams, man piezvanīs Kučīnska kungs, jā, iespējams vispār nekas nenotiks. Iespējams, vienkārši, iespējams vienkārši aizbraukšu un pateikšu, priekš kam tas bija vajadzīgs, jā. Es nezinu. Sapratu, es arī esmu tikai cilvēks. Nē, ja sapulci jāsasauc mēnesis, tad tad baidos, ka es neparedzu. Iespējams, varbūt tas notiks ātrāk.
Bet, jūs zināt, ir jau arī tā, ka nelielai intrigai jābūt, jā. Igauņi arī ļoti labi zina, kas šeit Latvijā notiek, jā. Un nespekulēt ar situāciju par to. Tas nav tā, ka viņi teica smējās par mums latviešiem, ka mums ir grūti, jā. Ticiet man, tas absolūti nav tā, bet šis Latvijas neveiksmes stāsts ir lielisks veiksmes stāsts Igaunijai, lai pateiktu viņu uzņēmējiem, beidziet, jā, jo arī Igauņiem pastāv tāds mistisks uzskats, ka pie viņiem ir slikti, jā. Saku, tas stāsts ir par to, ka rekur ir Linda, kas ir uztaisījusi biznesu Igaunijā, un tas bizness strādā, ir labi, jā. Vai tiešām mums jāsasauc sapulces mēnesi, vai rīkojamies ātrāk, lai mēs nepaliekam par izsmieklu jau tādā līmenī uz āru. Jā, jo ticiet man, šī problēma ir ievērota. Man zvana cilvēki no Amerikas, man zvana cilvēki no tās pašas Igaunijas, jā. Man zvana cilvēki no Krievijas, jā, cilvēki, kas nerunā, teiksim, latviešu valodā, jo komunikācija sociālajos tīklos notiek latviešu valodā, viņi uzdod jautājumu, jā. Kas notiek, jā, man ir cilvēki, kas katru dienu piezvan paprasa, vai tu esi drošībā, kā mēs tev varam palīdzēt, un tie ir cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, un viņi nav latvieši, jā. Okay. Tie, kas ir latvieši, šobrīd es tikusies arī, tā nav mana iniciatīva, jā, bet Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, diaspora ārzemēs, kas dzīvo latvieši 370 000. Es neesmu viena. Nevajag, tas, ka es runāju viena, tas nenozīmē, ka es esmu viena, jā. Šī sistēma ir ielikusi līķus skapī gandrīz katram uzņēmējam, bet tā ir sistēma, kas to ir ielikusi, lai padarītu cilvēkus runāt nespējīgus. Jā, jo iedomājieties, ja jums ir līdzi skapi, kas patiesībā ir krimināls par kaut ko sistēma tev piespiež darīt, tad jebkurā brīdī, kad tu atvērs muti, tev kāds var pateikt, lūdzu, tas turpinās vēl joprojām. Man nebūsim naivni. Rīta kafija LV, svaigas aktuālas ziņas un no neziņas te miņas.